lai spēle pagaida, izskatās, ka mums ir ciemiņi. Kāda šoreiz valsts? Aha, Latvija! Jāni? Sveiki! Kā tev klājas? Kā tu jūties? Tagad gan es degu nepacietībā apskatīt tavas fotogrāfijas. Šī fotogrāfija man sevišķi patīk. Kas tad selfija? Ārā ir augsti? Un uz kurieni tu gribi aizvest savu draugu? Pavizināties liftā. Man gan ir liela bibliotēka, vai ne? Un visas grāmatas šeit ir neparastas, brīnumainas. Objekts nav atrasts. Objekts nav atrasts. Kāda neveiksme. Kas gan varēja notikt ar tavu grāmatu? Atcerējos! Esmu tik priecīgs, ka grāmata atradās. Kvadroni, ieliec šo grāmatu senlaicīgajā brīnummērītājā, lūdzu. Tā, tas par skaņām. Šķiet, ka kaut kas ir atgadījies dāvanu zālē. Skat, kur jūs esat uzrāpušies. Lieniet ārā no tās piekabes, kamēr šis veiklais krāvējs nav satvēris vienu no jums un aizvedis uz iesaiņošanu. Lieliski. Robots atkal var pievērsties savam darbam. Bet mēs beidzot iesim ieslēgt burvju ierīci. Hei, draugi, ko jūs tur darāt? Gribat uzrāpties bēniņos? Kāpiet lejā? Brīnummērītāji tur vairs nav. Es to pārvietoju uz veco rotaļlietu muzeju. Bet tas ir mans brīnummērītājs. Šajā istabā man ir vēl daudz citu senu lietu. Paskaties, kādas dāvanas es gādāju bērniem pirms daudziem gadiem. Bet tagad pie darba. Jāni, tev ir 6 gadi. Astoņas balvas. Tas ir ļoti labs rezultāts. Man patīk tava uzvedība. Kāds putenis. Putenīt, pierimsti uz brīdi. 1, 2, 3. Pavisam cita lieta. Varam sākt. Jāni, mūsu tikšanās tūlīt būs galā. Atliek vien tev novēlēt daudz jautrības šajās svētku dienās un daudz spilgtu, priecīgu brīžu jaunajā gadā. Tagad gan man laiks pavizināties savās brīnumainajās ragavās. Uz tikšanos!